šis ir tikai sākums. Tas bija labi, tas bija labi, tas bija labi, tas bija labi, tas bija labi. Ja jūs man prasītu, vai šis bija viegli, es teiktu nē, bet šis viss bija to vērts. Šajā video jūs redzēsiet, kā es aizdīju savas pirmās sacensības pēc piedzīvotās avārijas. Ceru, ka jums patiks, piesakojam kanālam un skatāmies. Vai mēs esam tikuši trasē, bet ir lielām mašīnām. Ir defektācija. Pa ceļam šī izpūtēja gumija. Es nezinu, jūs redzat? Jā, šī gumija atlūz, un tad man izpūtējas ir zemāk. Bet viss būs labi. Izdzīvosim. Tagad nolādēsimies. Diemžēl daudz kur fonā šajā video skan copyright mūzika, tā kā atvainojos jau iepriekš, ka ne visur būs oriģinālā video skaņa. Šeit es jums stāstu un rādu par to, ka esam veiksmīgi atbraukuši. Pēdējie 11 kilometri tika veikti par zemes ceļu, kur ar nekādas problēmas nebija, tik noputēja mašīna. Tagad atliek izkrauties. Šitā vairs nedrīkst atkārtot nekādu. Daudz skatīsimies, lai šis nokris nonāks līdz segumam. Super, esam veiksmīgi nonākuši trasē. Tikko esmu piereģistrējies, tagad mašīnai līmēja numurus, pēc numuriem seko tehniskā apskata un pēc tam trases izbraukšana ar riteni. Kā redzam, putekļi no ceļa sagāja. Viena klīneru pudeli vēlāk, putekļi prom. Visi atcerās, pirms braukšanas pārvalkam ratus. Protams, ar neizmirsam par degvielu. Pirms treniņu braucienu mēģināju nosaprināt izpūtēju. Drāti neatradu, atradu lielu žņaugu. Un tad jau es devos uz treniņu. Aizvadīju treniņus, viss tā kā labi, bet liekas, ka tā kā diferenciāli staigā. Mazums ieliku bišķi sporta slocītē un atnāca vaļā ap skrūves vai iztaigāja vienkārši buksēs. Viņš domāja, labi, pacelšu augšā, paskatīšos, kas notiek skrūvēm. Diemžēl ātri vien sapratu, ka netiek pie skrūvēm. Jāņem nos reaktīvā ķega, vai kā viņš sauc, pareizi nezināšu, varat korektot mani komentāros. Ilgi nevilcinājos, ķēros pie darba. Protams, video gaitā es visu komentēju un jums stāstīju, bet, diemžēl, video visu laiku fonā skan copyright mūzika, un es nevaru jums atskaņot šo video. Tā kā, piedodiet, kā jūs varat redzēt pēc manas sejas un vienkārši pēc šīs pozas. Man nav vērti, bet es šo daru. Tātad es pārvilku šeit visas skrūves, kā jūs redzat, īpaši pēdējā diezgan pārvilkās. Un, jā, skatāmies, vai problēma ir pazudusi. Tātad šeit es jums stāstīju, ka esmu jau sasmērējies, un ka tuliņ aizies mans pirmais brauciens, un ka viss būs labi. Un, protams, kā tā es braukšu starta, nezinot, kādi mani spiedieni riepās. Tā kā pārbaudam tos, pārbaudu katrā riepā spiedienus, un beigās atklājas, ka šofera pusē priekšā ir pārāk mīgs rats, bet viss kārtībā. Mums ir pumpis, pumpējam, un tad jau esam gatavi beidzot pirmajam startam. Nu ko? Atpakaļ trasē. Pirmais brauciens. Skatītāji, ierakst komentārā vieninieku, ja tika līdz pirmajam braucienam. Var sākties. Ir dīvaini sajūta atgriezies. Bet būs labi. Jābūt labi. Nav vispār variantu. Vecā problēma.
vai viņš nepareizi aizbraukt. Kur ir mana roku veiklība? Nebūtu slikti saķert priekšā braucamo, prasītos pārbraukt, jo es varu labāk. Ir vislabi, jā. Ja es saķēru priekšā braucamo, es vienkārši maģiski mēģināju sakontaktēties ar tiesnešiem, lai viņi saprotu, ka es esmu saķēris un varu pārbraukt pārbraucienu. Kas tā ir pa mašīnu? Bet nezinu. Labi sīkums. Labi. Nekas bija nevarēja ielikt otrajā. Sīkums. Bija tur bišķiņ jau gribēja šaubt ne pa to trajektoriju. Arī sīkums. Bet viss būs labi. Pārbrauciens. No es to saķeru. Numur 36 nākamais trasē pārbrauciens. Ir. Trešais Alprāntai Gurden, bet es otrajā no jēga. Prasās parka beņķi, ka ievelk beņķī. Nevar ielikt tādu man. Blīn. Ai. Viss labi. Ierūsēs. Tā ir, ne treniņ, nekā. Roku veiklība zūd. Ir labi. Ir labi. Mutē pilnīgi savs. Bet tur nāk tālu kā satots. Ir kļūdas, bet būs labi. Īsti neticēs. Vēl joprojām fonā skan mūzika. Un es nevaru jums atskaņot šo visu klipu. Es mēģināšu atskaņot bišķiņu. Roku veiklība bija pazudusi, ir kāds kļūdas paviršus. Rekur mamma rāda, ka pirmais. Bet mani apsveic un es nokritos otro vietu. Bet tāpat priekš tām kļūdām un priekš tā, ka es biju tiešām ierosējis ļoti labs sākums. Pielējam klāt nedaudz degvielu un aiziet otrā grupa RVD Open.
Akalis, man kļūda. Nekas, būs labi. Kā jau jūs redzējāt, Džeks reāli fokusējās un nerunāja, bet no rezultāts ar uzreiz. Viena rupjāka kļūda, kaut kāda nedrošība, es nezinu. Vēl jāpierod, bet viss kārtībā. Un protams, ka viss ir kārtībā. Šeit es jums stāstu labās ziņas, ka RVD klasē es esmu otrais un RVD Open es izcīnījis to pirmo vietu pirmajā braucienā. Super. Visu, ja? Jā. Veiksmi. Nu ko, otrais brauciens RVD klasē. Tas bija labi. Vienreiz ātrāk gribēju pievilkt, bet viss bija labi. Jā. Tā tas jādara. Nu jau bija labi, nu jau man pašam bija prieks. Vienu reizi ātrāk gribēju pievilkt, tāpat minimāls kļūdiņas, bet jau cita lieta. Gaidam rezultātus, jābūt labi. Es jau teiktu, emocijas runā pašas. Bet, jā, tāpat RVD otrais nesanāca uz sevi pirmo vietu. Laiks atpūtai nav, aiziet. Otrais brauciens RVD Open.
nobrauc. Nezinu, bija labi, jābūt labi. Tagad es mainīju to, ka es neliku pirmajā. Man liekas, iepriekš likās labi, bet es daudz pārsvolēju. Rezultāts. To rādīs, bet tikko tā skaņa bija traka. Jāceļ augšā mašīna un jāskatās. Starp citu, šis bija mans dienas ātrākais brauciens. Un šis bija diezgan liktenīgs moments. Tātad, it kā viss labi. Skaņa bija no riepām. Nekas, bet par laimi tās riepas plīsa, jo atklājās tas, kad rats kustās, ratāja brīvkustība. Kāpēc ratāja brīvkustība? Tad tikko noņēmā ratījā, gaidam, lai atdzēs bremzes viss karst. Bet kaut kāda liela brīvkustība bija. Kur tā brīvkustība vēl pagaidām neredz? Tā tad vizuāli izstāsta, kad pusastīs skrūva panākus vaļā. Pamēģināsim, cik viegli viņi sitās vaļā, tad tā varēs saprast. Jā, kā redzam, puses skrūva atnākusi vaļā reāli. Man bail ilgāk jums atskaņot šos klipus ar audio, jo kā jau dzirdam, fonā ir vienkārši kopīrēt mūzika. Bet jā, īsumā problēma bija tāda, ka liekot jauno puses uzgriezni, es viņu mājās forši pievilku un nedomāju, ka ir tik svarīgi iesist tās gropītes uz iekšu, tā kā lai viņš ieguļās savās vietās. Es domāju, viņš tāpat nāks vaļā un viss būs labi. Bet par laimi es guvu mācību, bet ne tajā skarbākajā veidā. Un jā, tagad trasē pārvilku ritīgi stingri puses to uzgriezni un iesitu tās gropītes iekšu un tagad cerams vairs tur problēmas neatkārtosies. Un šeit jau es jums stāstu super labās ziņas, ka es palieku RVD klasē 2. un RVD Open klasē 1. Es atbraucu un izcīnīju to uzvaru, par ko ir godam un godam milzīgs liels prieks. Vērtē 2 labākos braucienus, bet tāpat es gribēju nobraukt vēl 3. RVD braucienu ar cerību, tā kā vienā no RVD braucieniem izcīnīt 1. vietu. Nu ko? Aiziet mans pēdējais šodienas brauciens. Parastais RVD. Jānotur pozīciju. Nekas diena izdevusies jau. Tiešām tāds prieks par visu. Par visu padarīto, par visu atbalstu. Šis reāli bija komandas darbs. Viens es nekādīgi neko nevarētu. Īpaši jau paldies mammai. Tiešām. Es jau biju nolaidis rokas un tā mamma. Kaut kāds sūdīgs starts sanāca. Nevilkšu ilgi garumā, jo sanāca pārbrauciens dēļ šī notikuma. Jo, cik? Jā. Vienīgā problēma, vajag vēl pietiks bez bremzes. Bremzes ir uzkarstušas normāli. Aiziet pārbrauciens. Nesačakarēja aparātu mērīšanas. Laika. Nē, vādu pārādīt. Veiksmīgi. Cādā gan jau dārts prieks. Var braukt? Kad es gatavs braukt? driftā es negribu. Es neesmu drifters.
Cik uz laiku brauc. Galvenais draudzens disks nesačakarēt. Nu jau es tā aizēju driftā pilnīgā. Bet saķeršas dod. Nu jau, es teiktu, izģērbās riepas, kad jā, labi, var nobraukt līdz galam. Cik slīd točners. Laikam jūt, ka riepas ir izģērbušās paklau. Labi, viss kārtībā. Viss labi. Šitas tāds. Viss labi. Riepas izģērbās. Man interesē, kā viņš izstās. Nu tā. Trešo braucienu RVD Opens nebraukšu. Nav ja nemaz aiz labo riepa, ko braukt. Tā kā tā. Skatāmies, kādas ir riepas. Oi, kaut kāda baigi strīķējušo skaņu. Labāk izkāp. Oi, bufers ir nos. Nu, labi. Tad trūks daudz. Tātad riepas tik traki sitās, kad norāmo buferu. Bet viss kārtībā. Nu, kopumā diena, es nezinu, tiešām, es teiktu 10 no 10. Prieks bija neapvarams. Tagad ātri sataisam buferi. Viss. Gatavs, principā nākamajā buferi. Kā redzams, No riepas tā laikam ir tikai... nekas nav palicis pāri. Un tad seko prieka saules, jo prieks ir neaprakstāms. Nu tiešām, blin. Super diena. Prieks ir liels, uzveras saule ir uztīta. Un ko? Apbalvošana mūs gaida. Vācamies nost. Mašīna atkal pārbāz. Protams, mums ir svētavot ūdens. Liekas, šodien jau kāds 5 tas izdzērs. Forši pēc brauciena perfekti, vienkārši atspirdzinoši. Tā kā tā. Tagad, jā, visi lēnām vāc nost. Gaidam vēl prom apbalvošanu. Sākās RVD apbalvošana. Šeit ir savs otrais. Man iedeva šampi, un man bija viena doma. Gribēju sašliksīt džekus, bet diemžēl nepakam nenāca tas šampis pietiekami ātri vaļā. Un, kā redzam, es nepaspēju. Viņi izklīd. Nekas. Un sekoja RVD Open, un tai gan godam izcīnīt pirmā vieta. Nu ko? Es teiktu, nemaz labāk nevarēja būt. Tiešām viss tik labi. Bembīts arī izturēja. Riepa izturēja tieši tik, cik vajadzēja. Viss tiešām. Es nezinu, pat man nav vārdu. Prieks ir tiešām milzīgs. Bet, protams, šos visus skaistos panākumus un šos skaistos 2 kausiņus es viens nebūtu varējis nopelnīt. Šeit ir jāsaka paldies daudziem. Galvenokārt manai mammai, jo viņa šo visu ierosināja, uzņēmās un visu mani mudināja uz to. Nu, tad beidzot. Esam mājās. Kopā 8 stundu brauciens. Galīgi nebija viegli. Besis ir milzīgs, bet gandarījums ir vēl lielāks. Tiešām labākā sacensība līdz šim.
Comebacks nevarēja nemaz būt labāks. Tā kā lādēsimies nos, viss tas netīrs, visi labi, visi forši, visi super. Un, jā, laikam tas arī šajā video viss. Paldies, ka noskatījies, uzspied laiku un piesako. Ir nākamā diena, samazgāju trali, samazgāju džipu un došos atdot. Paldies Vikam par trali, jo man nav traļa. Paldies manas draudzenes vecākiem par džipu, jo mums nebija mašīna ar ko vilkt. Tā kā tā, paldies milzīgs. Tagad gan pa īsam es saku jums tā. Paldies, ka noskatījies un tiekas nākamajā piedzīvojumā.